Kas ir svarīgāk? Kvantitāte vai kvalitāte pārdošanā? Specifiski parunāsim par augstiem zvaniem. Kas ir svarīgāk? Kvalitāte vai kvantitāte? Iedošu divus piemērus, varbūt atbildi atnāks pati. Pirmais pārdevējs. Dienā veids 120 augstos zvanus. Sveiki, vai varam sarunāt tikšanos? Sveiki, vai varam sarunāt tikšanos? Sveiki, vai varam sarunāt tikšanos? Nepārāk kvalitīvs, bet 120. Otrs pārdevējs veids arī tik kvalitīvus zvanus. Tur forši atvēdēja, pareizais tonis, laba struktūra, tiek galā ar iebildumiem, ļoti labi kvalitīvi zvani, bet viņš veids 5. Kurš variants labāks? Neviens no viņiem. Ja? Tātad abi divi ir vienlīdz svarīgi. Labi, iedosim pāris procentus vairāk kvalitātei, taču arī kvantitātei ir nozīme. Ir tieši par augstiem zvaniem runājot. Tāpēc tev dienā ir jāveic maksimālais kvalitatīvu zvanu daudzums. Tas ir tas, kādai ir jābūt atbildēji. Maksimālais kvalitatīvu zvanu daudzums, ko tu vari veikt. Tie ir 20, 30, 40 zvanu dienā. Vienalga, lai cik tas būtu, bet kvalitatīvu zvanu. Tātad abi divi ir svarīgi. Gan kvantitāte, gan kvalitāte. Ja tu veiksi kvalitatīvi, tā kā rītīgi kvalitīvu zvanus 5 dienā un pārējās stundas izniekos, tas nav labi. Ja tu veiksi nekvalitīvu, vienkārši dedzinās datu bāzi un 120, 30 zvanus dienā, un vienkārši tas tāpatās kā mest makaronus par cienu un cerēt, ka kaut kas pielips, ja? Arī nav labi. Tātad zelta vidusceļš. Tātad vienmēr atslēga ir mērenībā, kaut kur pa vidu. Tās ir galējības, vai ne? Tāpēc mums ir vajadzīgs tēmēt dienā uz maksimāli daudz kvalitatīviem zvaniem, un tā ir atbilde. Kā mēs trenējam kvalitāti? Trenējoties, ja? Trenējamies, uzlabojam savas spējas, noklausāmies sarunu, analizējam, kas bija labi, kas bija slikti, uzlabojam nākamreiz. Mācāmies jaunas tehnikas, mācāmies jaunas lietas, ja? Starp citu, ja tu gribi mācīties, links aprakstā, online pārdošanas apmācību platforma, klikšķi attālumā, to var uzzināt daudz un dažādas lietas pārunā pārdošanu. Kā mēs mācāmies kvantitāti? Tā ir disciplīna. Mēs viņu nemācāmies, bet mēs sev disciplinējam. Disciplīna. Ja mums dienā ir jāstrādā un jāveic tie augstie zvani, mēs viņus vienmēr veicam maksimāli daudz, cik mēs kvalitatīvi, cik daudz mēs varam izpildīt kvalitatīvi. Tātad, tā ir disciplīna, disciplinējam sevi. Ja? Dienā mums jāsniedz konkrēts cipars ar augstiem zvaniem. Lūk, kvantitāte vai kvalitāte, abi ir vienlīdz svarīgi. Draugi mīļie, atceramies, ja? Nebūs kvantitāte bez kvalitātes nav vajadzīga, bet kvalitāte bez kvantitātes tieši tāpatās. Ja? Tātad viņi iet roku rokā, strādājam, uzlabojam prasmes un veidojam zvanus kvalitatīvākus un disciplinējam sevi un veicam viņus pietiekoši daudz. Un tad jums viss sanāks. Tā kā tā, links aprakstā, pievienojieties pārdošanas apmācību platformai. Čau!